Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu, Goldonam ir atkal jauns videoklips, un kā jūs redzat, man uz galda atrodas divas pavisam jaunas Razer Kraken Next Gen austiņas. Un pirmais modelīts jūs redzat Razer Kraken V4 Pro. Un šis ir Razer Kraken V4. Un milzīgs paldies par šo videoklipu. Man jāsaka nevienam citam kā labākajam internetu veikalam priekškārtīgi gamera 4Games. Tieši tā, jūs jau zinat, pie 4Game jūs atradīsiet visu, kas saistībā ar gamingu, vispār vislabākajām cenām, kādas ir pieejamas. Visi linki ir aprakstā uz 4Games veikalu. Un atcerieties, ka 4Games veikals tagad atrodas arī jaunā lokācijā, kas ir Rīgā, Ganību Dambī 36, kur jebkurš no jums var aizbraukt uz turieni, apskatīties produktus klātienē. Ir ļoti pretimnākošs personāls, kurš jums spēs palīdzēt jebkurā jautājumā saistībā ar kaut kādām gaming iekārtām un visu pārējo. Un tiešām arī veikals ir kļuvis daudz plašāks un ir daudz lielāks iespējas apskatīties kaut kādus produktus tieši uz vietas. Tāpēc dodieties, varbūt tieši klātienē Ganību Dambī 36 un apskatieties jau kaut kādus produktus tīri uz vietas. Turpinot par austiņām, tātad šīs Razer Kraken V4 Pro austiņas, kā jūs atceraties, pavisam nesen bija uz manu 80,000 special konkursu, un šīs austiņas vinēja Valdis! Valdim aplausi! Valdis vinēja manā konkursā. Šīs austiņas ir reāli domāts priekš īstiem profesionāļiem. Te ir arī pieejams OLED Control Hubs un viss pārējais premium detaļas. Un, protams, arī Razer Sense HD Haptics ir šajās austiņās, ar ko viņas arī atšķirās pa lielam arī no šīm. Šo austiņu cena tieši pie 4Games jūs atradīsiet pa 370 eiro. Savukārt šo parasto Razer Kraken V4 jūs atradīsiet pie 4Games pa 180 eiro. Mēs šajā videoklipā tieši apskatīsimies šo parasto V4 modelī. Ķersimies jau pie šo austiņu unboxinga, bet nu tā pirms mēs sākam unboxing, pastāstīšu to, ka šīs austiņas, kā jau redzam arī uz kastītes, ir paredzētas priekš PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Decks un arī ar telefonu var savienot šīs austiņas. Abos šajos modeļos ir 40 mm driveri, kas ir ļoti kvalitatīvi, dos ārā labāko skaņu, kāda vispārībā ir. Šajā modelītī arī ir THX Special Audio, ir arī Porsche RGB apgaismojums, to visu parādīšu video turpinājumā. Opiņā šeit mums ir tādas lencītes, varam viņas vaļā. Opiņā, ļoti labi. Nu ko, varam vaļā? O, nu ko, te nu viņas ir Razer Kraken V4 jūsu acu priekšā. Wow! Šeit mēs atradīsim arī mazu aploksnīti Razer Kraken V4. Šeit mums ir, man liekas, ka pamācība, jā, kā tad lietot austiņas. O, un te nu viņas ir. O! Es atceros, ka man kaut kādus gadus atpakaļ arī bija Razer Krakeni, bet tie, man liekas, kaut kādi varbūt pirmie, ja? Un vispārībā, kā ir mainījies Razer Krakenu dizains pa šiem gadiem. Viņas ir kļuvuši tādas kompaktākas, tādas mazākas, jo vecie Krakeni bija tādi šausmīgi, tādi lieli, tādi milzīgi. Man vēl bija tie zaļie, tie lielie. Tie, kas zina, tie zina, ja tie atcerās. Protams, mums ir dongles, kur te mēs spraudīsim iekšā vai nu jūsu datoros, vai nu atkarīgi arī PlayStationā, USB Type-C, arī vadiņi. Šito tad mēs izmantosim kā, nu, vot šajā pusītē, lūdzu, vietiņa, te ir USB Type-C, lūdzu, šitas ten liekās iekšā, opā, un šitas jau liekās jūsu datorā. Vai arī pa taisno, arī, ja jums ir datorā USB Type-C, tad mēs liekam pa taisno, arī nav nekādu vainu. Un, protams, arī vads, lai uzlādētu šīs austiņas. Vienā galā ir USB Type-E, protams, ar smukiem zaļiem iekšpusītēm, nu kā jau Razeram pieklājās. Arī vada kvalitāte ir ļoti forša, tāda audumīga, jā. Un otrā galā arī USB Type-C, šito mēs liekam iekšā austiņās, lai lādētu, protams, to visu. Par austiņu dizainu, nu paskatieties, kā viņas izskatās. Oh my god, nu reāli tik smukas, draugi! Šeit arī var arī pacelt augstāk un zemāk, šeit mēs redzēsim tādas kā iedaļiņas. Ļoti smuki tādi krulīši, nu tieši vada
lādiņi, jā, paskatieties, ļoti smuki izskatās. THX Special Audio, lodzu šeit, Razer logucītis augšpusītē. Šie burvīgie, audumīgie earcupi, jā, protams, memory foams, tieši tāpatās arī augšiņie. Šeit pie galvas, kas pieglaužās, arī audumīgais izstrādājums, arī ar memory foam. Kas vēl šajā modelītī man ļoti patīk ir tas, ka šitie ten arī kustās. Mēs viņus varam kustināt katru austiņu, vai šitā ten. Viņi kustinām, tas nozīmē to, ka jūs varat uzlikt šitā un varat nolikt šitā ten sev virsū, redzēt? Opā! Uz kreisās austiņas tad mēs atradīsim ieslēgšanas pogu, ar ko mēs varam ieslēgt austiņas, protams, arī skaļuma vīls, ar ko mēs varam pagriezt attiecīgi skaļāk un klusāk. Mikrofona mute podziņa, kur tad arī mēs varam nospiežot, arī mikrofons nomutēsies un mikrofonu unmutot, jā, protams, arī USB Type-C, arī ieeja, caur kur tad mēs arī lādēsim austiņas. Šeit ir arī iebūvēts mikrofons, kurš izvalkās ārā. Paskatieties, kā tas notiekās, jā. Opā! Un izvalkās ārā mikrofons. Un uz paša mikrofona arī ir tāda lampiņa, kuru, ja mēs nospiedīsim mute podziņu, viņa iedegsies sarkanā. Tāpēc vienmēr mēs zināsim, ja, piemēram, būsim austiņas uzlikuši, nospiedīsim mute pogu, šeit iedegsies sarkans. Tā mēs vienmēr zināsim, kad mēs esam nomutojušies. Uz otras austiņas, uz labās, mēs atradīsim podziņu, ar kur mēs varēsim pārslēgt tieši skaņas profilus, tieši Razer Synapse aplikācijā. Nu, pat taisno neejot aplikācijā, mēs varam to izdarīt ar vienu pogu. Un, protams, lielākā podziņa mums ir, ar kur mēs varam kontrolēt pārslēgties no gamechata uz partychata. Šo austiņu svars ir apmēram 345 grami. Patestēsim, kā tā man arī izskatās, jā, uzliksim virsū. No, draugi, kā izskatās? Šajās austiņās galvenais tas trumpis ir tas Razer Sense HD Haptics. Tas nozīmē, ka ar šīm austiņām jūs izjutīsiet vibrācijas. Iedomājieties, jūs spēlēsiet kaut kādu spēli un attiecīgi spēle pie kaut kādiem action momentiem jums izdarīs vibrācijas uz ausīm. Nu, ir cilvēkam tiešām tas varētu patikt. Ir cilvēki, kuriem varbūt tas nedaudz varētu traucēt. Nezinu, es neesmu testējis šo modelīti, varbūt, ja es iztestētu un pateikt, kādas ir tās sajūtas, ka tiešām ir tās vibrācijas, es varbūt pateikt, jā, bet, nu, es pieļauju, ka tās sajūtas varētu būt īri interesants, jā, ka jūs spēlējat kaut kādu šūteri, jā, un pie kaut kādas šaušanas tiešām jūsu austiņas izdara tādu nelielu tādu haptiku, jā, tādu vibrāciju. Diezgan tā interesanti, vai ne? Razer logucītis uz vienas un uz otras austiņas, un tūlītās, ka pievienosim, arī iemirdzēsies krāsiņas, un jūs redzēsiet, kā tas izskatās jau ar visu RGB, bet ņemiet vērā, jā, ka šo austiņu darbības laiks ar vienu 100% uzlādi ir 70 stundas, bet tikai tādā gadījumā, ja jūs būsiet izslēguši RGB. Ja jums būs ieslēgts RGB, tad šo austiņu baterija laiks būs apmēram 35 stundas. Tagad ir laiks šīs austiņas jau pievienot pie manējā datora. Paskatīsimies, kā tad izskatās RGB apgaismojums, kas ir 9 zonās vēl pie tam. Un paklausīsimies, kā tad viņas izklausās. Protams, arī uztaisīsim mikrofona testu. Nu, davai, slēdzam klāt. Mēs jau esam pievienojuši austiņas jau pie manējā datora un paskatieties, kas uzreiz šeit pavarās. Powered by Razer Chroma RGB. Jā, lūdzu, vienā pusītē, otrā pusītē. Maksimums spilgtums šobrīd esmu uzlicis uz 100. Protams, jūs varat Razer Synapse aplikācijā to visu customizot. Es šobrīd esmu uzlicis tādu wave efektu, bet, protams, ir pieejami vairāki režīmi, statiskais un visi pārējie režīmi. Ļoti daudz pieejamie režīmi, tieši krāsu buķetītē. Kā jau pirmī teicu, nospiežot mute podziņu šeit augšā, nospiežot mute podziņu, mums iedegās šeit sarkana lampiņa. No, draugi, ar RGB. Izskatās super. Skaņas tests, uzliksim kaut kādu mūziku. Es gribu tīri paklausīties, kā ir klausīties kaut kādu dziesmu jau tieši uz šīm austiņām. Paga! Jo, Haidi! Tik nice!
Nedaudz par Razer Synapse aplikāciju. Tātad, ieejot Razer Synapsā, mēs uzreiz redzēsim, ka mēs varam customizot. Ir ļoti daudz iespējas, kā mēs varam customizot. Ir vairāki jau sagatavoti preseti, ir game, ir movie, ir music un ir custom. Un, protams, arī ir pieejams THX Special Audio, kas vairāk būs tā surround. Protams, arī Razer Synapsā ir pieejama arī Lightning sadaļa, kur tad jūs varat customizot tieši Lightningu šitajās abās divās austiņās. Protams, Razer Synapsā ir arī pieejami mikrofona settingi. Mikrofonam ir veseli 3 jau sagatavoti preseti. Pirmais ir konference, otrais ir broadcast un trešais ir mic boosts. Arī tūlītās, kad notestēsim mikrofonu, mēs iztestēsim, kā tad mikrofons skan visos 3 režīmos. Protams, mikrofonam ir vēl pieejami tieši Razer Synapse vairāki settingi, kā noise gate varat pieregulēt un visu pārējo to jūs atradīsiet Razer Synapse aplikācijā. Vēl, protams, arī var uzlikt, kad jūs arī savu balsi dzirdat, arī tieši tāds režīms ir pieejams. Tagad ir laiks pārbaudīt šī mikrofona kvalitāti. Kā tad izklausās visos 3 režīmos tieši mikrofona kvalitāte. Un tagad jau jūs mani dzirdat jau šajā mikrofonā. Šobrīd ir režīms konference. 1, 2, 1, 2. Ček, mazliet varbūt tuvāk mikrofonu, nedaudz tā klusāk varbūt parunāsim. Šādi izklausās mikrofons tieši uz konferences, tieši režīma. Šādi jau mikrofons izklausās uz broadcast režīma. Arī šādi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ček, pārbaude, mikrofonu pārbaude uz broadcasta režīmu. Arī var nedaudz mikrofonu varbūt nedaudz palikt tālāk. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ček, pārbaude, nedaudz varbūt tuvāk. 1, 2, 1, 2, broadcasta režīms. Un tagad jau jūs mani dzirdat mic boost režīmā. Nu, varētu teikt tā, ka šī skaņa varētu būt viena no labākajām, jā? Nu, ja ne pati labākā tieši uz mic boosta. Protams, arī varbūt nedaudz skaņa atšķirsies, ja jūs mic volume būsiet uzlicis nedaudz tā kā zemāku, jā? Man šobrīd ir mic volume uz 100%, jā? Tāpēc varbūt attiecīgi arī varbūt izklausās nedaudz tā pa skaļu, bet, nu, teiksim tā, nu, mikrofona kvalitāte nav tā pati labākā, bet, ja jūs izmantojat šo headset tīri priekš gaminga, tīri, lai sarunāties ar saviem teammateiem tur iekš game, ļoti labi. Ja jūs gribat šīs austiņas izmantot tā kā video kreitošanai, tur, piemēram, streamos un tā tālāk, nu, tad, teiksim, vajadzētu tad varbūt padomāt par kādu atsevišķu mikrofonu, jā? Tās arī īsumā viss par šīm burvīgajām Razer Kraken V4 austiņām varu pateikt viennozīmīgi. Ļoti labs headsets, un vēl tikko biegājis CS mačā un patestēja, kāda skaņa ir tieši gamingā. Nu, vienkārši super skaņa, nu, vienkārši perfekta basiņš, kad tu vēl uzliec Razer Synapsā tieši uz game sadaļu, jā, tieši to EQ, tieši uz game režīmu. Nu, tu vienkārši tā skaņa mainās un burtiski pielāgojās tai spēlei. Apgaismojums tieši tumsiņā izskatās tik labi, kā mirdz šis RGB 9 zonās. Viss tās iespējas, ko dod šīs headsets, vēl pie tam, ka jūs esat spēlē, jūs vēl varat paregulēt, ko jūs vairāk gribat dzirdēt, vai jūs vairāk gribat dzirdēt party chatu, vai jūs vairāk gribat dzirdēt tieši game. Nu, tas viss ir pieejams un jūs visu to varat kontrolēt ar pāris spiedieniem uz austiņas. Paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Protams, iespiežam arī like podziņas un, protams, arī aprakstā es atstāšu visus linkus, kur tad jūs varat iegādāties tieši pie 4Game šīs austiņas gan uz Razer Kraken V4, gan arī uz Razer Kraken V4 Pro. Abas šīs austiņas pie 4Games par vislabākajām cenām, kādas ir latviešu tirgu. Let's go! Woohoo! Razer Kraken V4!